Mūsu iepriekšējos raidījumos jau iepazināmies ar veiksmīgo Jaunpils uzņēmumu Līvas grupa, kas pirms vairākiem gadiem savu darbību vērsusi koka māju ražošanā. Mums bija iespēja ielūkoties, kā top kvalitatīvas pildrežģu koka mājas, un pēdējā viesošanās reizē redzējām, kā ražo jaunāko Līvas grupas izgudrojumu – kompaktās tipveida mājas. Šoreiz mums ir iespēja redzēt šīs kompaktās mājiņas nevis vizualizētā attēlā, bet reālā vidē. Kā izrādījās, tad kāds jūrmalnieks guvis iedvesmu tieši noskatoties mūsu raidījumu un izvēlējies šo kompakto mājiņu kā vasaras mājokli atpūtai pie jūras zonā. Šīs mājas mēs esam projektējuši ļoti ilgu laiku. Un jūs jau esat redzējuši, kā šīs mājiņas top, un tagad jūs redzat viņas gatavas. Mēs paši esam pat ļoti apmierināti ar to, kā viņas izdevās, jo vienmēr, kad tiek izstrādāts kaut kāds jauns produkts, tomēr ir zināmas šaubas par to, cik tas viss veiksmīgi izrādīsies dzīvē, bet šitas nav bijis tas gadījums. Mājas salikās ļoti pareizi, ļoti labi, un, kā redzat, viņas izskatās tieši tādas pašas, kā tas bija bildītēs, ko redzējāt kādu laiku apakaļ. Jaunām ģimenēm ar mazāku rocību šis mājoklis ir kā lieliska alternatīva plānojot savu jauno dzīvesvietu. Mājas tīkotājiem jāšķiras no summas, kas nav augstāka par vienistabas dzīvokļa cenu. Potenciālais mājas īpašnieks iegūst modernu, siltu un eksploatācijā lētu 4 istabu mājokli. Tas ir 70 kvadrātmetru liels, ar pilnu iekšējo un ārējo apdari, elektroinstalācijām un iebūvētām mēbelēm. Nebūs jāsatraucas nec par virtuves ierīkošanu, nec par priekšnamu un istabu skapjiem, sanitāro mezglu un citiem mājas veidojošiem elementiem. Tas viss, kā arī mājas uzstādīšana, tiek iekļauta cenā. Jau vairāk nekā 3 gadus atpakaļ mēs iecerējam izgatavot māju, kas bija paredzēta tādam normālam Latvijas iedzīvotājam, lai viņš neiegrimtu mūža verdzībā un lai varētu dzīvot pietiekoši modernā, mūsdienīgā mājā. Ko tas nozīmē? Mums vajadzēja uztaisīt māju, kas bija lēta, bet tai pašā laikā arī lēta eksploatācijā, nevis vienkārši lēta. Un es varu ar pilnu atbildību pateikt, ka tas mums ir izdevies. Mājas dizains izstrādāts Latvijā, taču iedvesma šādu māju radīt gūta no Vācijas profesionāļiem. Koku materiālu mājas ražošanai uzņēmums iepērk no sadarbības partneriem Latvijā, Krievijā un Zviedrijā. Dēļus sazāģē jeb izgarina, izņemot ārā vietas, kurās ir zari vai plaisas. Sazāģēto materiālu frēzē, lai dēļu galos izveidotu savienojumu robeņus. Tagad dēli ir iespējams kvalitatīvi salīmēt kopā, veidojot to garāku. Pēc tam dēļus ēvelē līdz gludumam uz 4-pusīgās ēveles, līdz tas ir sagatavots līmēšanai brusēs. Dēļu virsmu noklāja ar līmi un liek plakaniski uz lielās preses. Presējot veido ļoti izturīgas un precīzi taisnas konstrukcijas. Gatavās bruses tālāk apstrādā uz datorizēta koka apstrādes darba galda, iestrādājot savienojumu vietas, lai māju varētu salikt kopā gluži kā LEGO konstrukciju. Šādas konstrukcijas atzītas par izturīgākām nekā skrūvētās vai naglotās, jo naglas un skrūves rusē, tādā veidā bojājot koku, bet pie šīs tehnoloģijas tas ir izslēgts. Gatavās bruses krāso ar speciālu dārgu krāsu, kas veidota uz ūdens bāzes un ir nekaitīga apkārtējai videi. Paralēli top paneļi, kas veidos mājas sienas, kā arī logi, durvis, kāpnes un citas mājai nepieciešamās detaļas. Gatavās konstrukcijas sapako un ved uz uzstādīšanas vietu. Māju montē uz betona staba veida pamatiem. Uz šiem stabiem liek arī mājas nesošo rāmi, kas sastāv no izturīgām, līmētām konstrukcijām. Grīdas siltinājumam izmanto kokskaidu plāksni, durelis un siltumizolācijas materiālu neopors. Grīdu pielīmē, lai tā laika gaitā nečīkstētu. Paralēli montē sienas un ierīko elektroinstalācijas. Jumtam veido nesošās konstrukcijas no līmētām brusēm. Tās siltināšanai veido sendviča tipa paneli gluži kā grīdai, tikai biezāku. Jumta ārpusi klāj kausētais bitumena ruļļu segums. Jumts ir vienslīpju, taču izturīgs. Paredzēts vismaz 120 kg sniega svara uz 1 kvadrātmetru. Māju sienu iekšējo apdara veido izturīgs, ilgi kalpojošs un viegli kopjams mēbeļu lamināts, kura toni klients izvēlas pats. Māju veido viesistaba, kas apvienota ar virtuvi, 3 mazākas istabas un vannas istaba. Telpas nošķir ierīkotas masīvu koka durvis ar kvalitatīvu vācu furnitūru. Mājas acis jeb logi pēc klienta vēlmēm var būt koka vai plastmasas. Mājas ārpuse ir apšūta ar koku un ļoti izturīgām atbilstoši apstrādātām ūdens izturīgām vinieru plāksnēm.
Protams, jebkura krāsotā lieta kādreiz ir jāpārkrāso. Bet tas nenozīmē, ka jums šī māja būs jākrāso katru gadu, vai katru 2. gadu, vai katru 3. gadu. Mēs uzskatām, ka šo krāsu vajadzētu pārbaudīt pēc katrus 5-6 gadus. Tas nenozīmē, ka pārkrāsot katrus 5-6 gadus pārbaudīt. Un, ja vajadzīgs, tad pielabot. Pieņemot lēmumu par šīs mājas iegādi, vispirms vajag noskaidrot, vai konkrētā vietā māju var un vai drīkst būvēt. Mājas izmēri ir 12 x 7,5 metri. Tas nozīmē, ka jārēķinās ar noteiktu zemes platību, kur šo ēku ir iespējams uzbūvēt. Lai māja varētu funkcionēt, jāraugās, vai esošajā vietā ir piebraucamie ceļi, pieejams elektrības, ūdens un citu ārējo komunikāciju pieslēgums. Lai arī mājas ražošana un uzstādīšana aizņem 1 mēnesi, klientam tomēr jārēķinās ar lielāku laika sprīdi, līdz tikt pie gatavas mājas atslēgām. Proti, nevajadzētu aizmirst arī par dokumentācijas kārtošanu, kas saistās ar mājas celtniecību. Jāņem vērā, ka dažādās pašvaldībās formalitāšu kārtošana var aizņemt gan dienas, gan pat mēnešus. Tas pats attiecas arī uz būvatļaujas saņemšanu. Šo dokumentācijas kārtošanu klients var veikt pats, vai arī uzticēt Līvas grupas arhitektiem. Līdz ar to sapnis par savu māju, kā izrādās, nav tik tāls un nesasniedzams.